Sveiki! Mēs esam Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma skolēni. Te ir operatori, skaņotāji, fotogrāfes, metālisti un koktēlnieki. Vēl kādu aizmirsu? Jā, protams, skaņas ieraksta mākslinieki un animatori. Pārsvarā visi esam no 1. kursa, neskaitot dažus smalkus čaļus no 2. Tā kā mūsu skolā var apgūt pamatus dažādām mākslas un mediju profesijām, tad nonācām pie domas veidot televīzijas spēli. Šis ir mūsu pirmais mēģinājums pašiem izveidot kādu televīzijas projektu, tāpēc esiet iejūtīgi. Un tā, laipni aicināti RMMT TV spēles kursu kari 2. sērijā. Aleksandra, Nu, ja es nemaldos, šeit ir 4 komandas. tieši tā. Mēs varētu uzspēlēt spēli ar viņiem, to, kuru mēs pagājušajā spēlējām. To, kuriem viņiem ir mēs uzdodam 3 jautājumus, viņi atbild 5 populārākās atbildes. Jā, un viņiem būs dotas 30 sekundes, lai atbildētu. Bet kas tad viņiem par to būs? Nu, par katru pareizo atbildi viņi dabū 10 punktus. Kā parasti, mēs vadījām pirmo uzdevumu Tauta runā. Mēs apkopojām 5 populārākās atbildes uz 100 dažādiem jautājumiem, un mēs uzdevām šos jautājumus komandām. Bet tad jau kopumā viņi var saņemt vesels 150 punktus. Jā, tad mēs varam beigt tērēt laiku, un mēs noskaidrosim, ko Tauta runā. Nu tad sāksim mūsu pirmo komandu. MF31. Es minēšu, ka Burvis ir jūsu kapteinis, ja? Tātad, ko tu atnesi sev līdzi? Iztilīgs dalībnieks. Kāpēc jūs kurs vislabākais? Mums ir Burvis. Lieliski atbildi. Mēs varam sākt ar pirmo jautājumu. Kāda ir cilvēku visatraktīvākā acu krāsa? Jums ir jāmin 5 populārākās atbildes uz šo jautājumu. Būs laiks. Un Aiziet laiks. Noteikti Sākam. pirmā ir zila noteikti. Zila, otrais. Zaļš. 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 Zils. Zils, zaļš, brūns. Tev valrieks krāsa. Valrieks. Zils. Hazel. Jā. Zaļš. Brūns. 5. Un pelēks. Zils, zaļš, vaidam brūns. uz māju. Jā. Jums atlikuši 10 sekundes. Zils, zaļš, brūns. Labi, jau 7, 6, 5, Violets. 4, Nav tā. 3, Gan. 2, No 1. Lūdzam dot atbildes. Ok, pirmajā vietā ir zils. Tad Labi. tas Hazel, ja, kurš tā kā zila gan brūns. Tad zaļš, Labi. tad brūns un tad violets, jo ir tādi cilvēki. Cilvēki ar violetām acīm. Nu, burvju pasaulē var būt iespējams, taču populārākā atbilde nezinu. Ļoti interesanti. Un jums ir 30 punkti. Kas ir tavs mīļākais rāpulis? Aiziet laiks. Man personīgi. Nē, populārākā atbilde, ko cilvēki atbildējuši. Tas ir populārākā mūsu. Šurkas, jā, čīsti. Kāda žurka? Nē, rāpuls. Ķirzaks. Ķirzaka. Amuljons. Čūska. Ķirzaka. Nē. Tad ir ķirzaka, čūska. Ķirzaka, čūska. Hameleons. Ir rāpuls. Un Viens. laiks ir beidzies. Ok. Ķirzaka, čūska, Tālāk. hameleons un bruņuruputs. Un jums ir vēl? Nē. 5. Ok, un jums ir 30 punkti. Apsveicam jūs. Jākab, kāda ir tava mīļākais hameleons? Šeit es mēģināju improvizēt. Jā, jautāju par manu mīļāko hameleonu. Uztraukumi dara savu, bet tu man glābi. Es mīļākais rāpulis būs vai nu aligātors vai bruņuruputs. Bailes nav? Nē. Nu labi. Tad uzdosim mūsu komandām pēdējo jautājumu. Jākab. Kas ir cilvēka mīļākā datorspēle? Aiziet laiks. Nē. Minecraft. Fortnite. Call of CSGO. Nē, tad jau šis CSGO. Minecraft, Fortnite. Un... Nē, Need for Speed. Overwatch kaut kāds. Valorants. Jā, Valorants. League of Legends. Nē, Minecraft. CSGO. 4, 3, Nē, Valorants, 2, League of Legends. 1. Lūdzam dot atbildes. League of Legends, Minecraft, Fortnite,
Roblox? CSGO. Labi, paldies par atbildēm. Un jums ir 20 punkti. Apsveicam. Šitas bija nereāli grūti. Mēs esam VP21, es esmu Madara. Šie ir mani labākie draugi – Jānis, Tomas, Justīna un Anna-Marija. Wow, ok. labi. Kā ar tavā kursā? Jūs esat labākie draugi? Nu, protams. Nu ko, Jākab uzdos pirmā jautājumu? Pirmais jautājums ir, kādi ir cilvēku mīļākie laikapstākļi? Laiks ir sācies. Bet kā putenis vai sniegais, tas nav tas viens. Putenis, ne? Kādu pusi sniegšana? Es domāju, ka nav pērkons. Tā kā negaiss. Piektais vai Un laiks beidzies. Tātad saulains, miglains, pērkona negaiss, vētra, lietains un putenis sniegains. Sniegains. Un jums ir 40 punkti. Liela maleči. Lūdzu, uzdošu jums nākošie jautājumi. Kāds, jūsuprāt, ir cilvēku apavu izmērs? Nu, tas bija neveikli. Kāds ir cilvēku apavu izmērs? Jā, sapinos, uztraukumi dara savu. Bet jautājums bija saprotams, ne? Cerams. Labi, 3, liekam, varbūt tik pa 2. 3, 6, 3, 8. Es domāju, 3, 7 daudz. Es anyways, likšu. Labi, es rakstīšu. Laiks ir beidzies. 37, 38, 40, 42, 44. Jā. Un jūs esat saņēmuši 20 punktus. Ir daudz, ir labi, ir ļoti labi. Tas ir ļoti labi. Jā, un tad pēdējais jautājums. Jākab? Kas ir cilvēku mīļākais koks? Ozols bērs. Ozols bērs. Ābele. Ķirškoks. Kā sauc to koku, kuriem ir tie smukie? Nē, tie, kas ir lejā. Tas, kas pie operas ir. Trīs, 2, 1. Un laiks ir beidzies. Ozols, bērs, ķirškoks, ābele un ieva. Jākab, kāds ir tavs mīļākais koks? Mans mīļākais koks ir visticamāk briede. Priede. Skaists koks. Nu labi, bet jums ir 20 punkti. Paldies par atbildēm. Jūs esat liela maleči. Un mēs sāksim nākošo komandu. MA11. Tātad, kāds jums kapteinis ir? Kāda komanda? Es esmu kapteinis, mēs esam no MA11, mēs reprezentējam viņus. Šie ir mani vismīļākie, visusticamākie draudziņi. Aleksa, Ance, es, Ilva kā kapteinis, Kristaps un Kristīna. Super. Ļoti jauki. Un kāpēc jūs esat vislabākais kurs no RMMT? Skolotāji mūs mīl, mums ir labs atzīmes. Labi. Tad jau arī stipendija labi. Jā, tas tāds bonusiņš mūsu skolā. Mācies labi, saņem naudu. Jā, tas silda, iedvesmo un stimulē, bet žēl, ka mums tā nav. Nu, sāksim ar pirmo jautājumu. Kāds pēc cilvēku domām ir vismazāk garšīgākais dzēriens? Aiziet laiks. Hartūns, kā izatvēs? Tarhūns. Tomātu sula. Orange juice, apelsīnu sula. 3, 2, 1. Lūdzam dot atbildes. Tomātu sula. Labi. Kas vēl bija? Ļoti negaršīgi. Alus. Alus. Vai ne? Fuj. Tālāk. Liptotēji. Tieši lipto. Tarhūns. Tarhūns. Labi. Un jums ir 10 punkti. Tās ir cilvēku domas. Coca-Cola ir garšīga, ūdens arī. Vai esat gatavi nākošam jautājumam? Labi.
Kāds ir cilvēku mīļākais skaitlis no 1 līdz 10? Un sāksim. Vispār mīļākais skaitlis ir tīrākā mainticība. 6, 4, 8. Kā skaitlis vispār var būt mīļš? Dzimšanas datums? 6, 9. Nevar nepiekrist. Mīļākais skaitlis tā ir pilnīgākā mainticība. Kā skaitlis? No visām lietām skaitlis var vispār būt mīļš. Laiks beidzies. 7, 5, 3, 4 un 8. Labi. Un jūs esat saņēmuši 30 punktus. Nu ko, tas ir ļoti labi. Un ķeramies pie pēdējā jautājuma. Kas ir cilvēku mīļākais aksesuārs? Un laiks. Man patīk, kā cits komandas arī cenšas atbildēt. Tas ir tik jauki. Jā, vispārēji arī mēģināja aizrautīgi minēt. Tas ir gan jauki, gan azartiski. Komandas. Kursu darbs. Tieši tā. Laiks. Okay, cepure, brilles, auskari, kakarots un josta. Josta. Labi. Un jums ir 20 punkti. Liels paldies par dalību. Jūs esat lieli maleči. Nākošais uzdevumos jūs varēsiet panākt arī pārējos. Kurš jūs kapteinis? Es, Markus. Šī ir mana komanda, šī ir gudrākās galvas RMT. Mēs esam mīļākā klase visiem, visi mūs zina. Tas tik ir ko vērts. Viņi ir visgudrākie un kontrolē visu šo skolu. Prasīsim pirmo jautājumu. Kāda ir cilvēku mīļākā latviešu mūzikas grupa? Vispār jaunieši klausās latviešu mūziku. Dzervenīt, Kam tu līdi purviņā, lūdzu tev, iesnāc meža māliņā. Pieci, 4, 3, 2, 1. Laiks. Lūdzu, dot atbild. Labvēlīgais tips, jumprava, karnevāla jūt, vermet 2 stūris un prātvētra. Tikai, Jā, kā tava mīļākā grupa? manajā mīļākā grupa ir Olas. Bet jūs dabūjāt... Jā, jūs dabūjāt 0 punkti. Nē, pagaidiet. Prātvētra 10 punkti. Viss labi, atvainojamies. Kurš aizpildīja? Šajā brīdī arī man radās jautājums, kurš šito aizpildīja? Proti, punktu fiksētāji kļūdījās. Šito aizpildīja daudz cilvēki. Vai gatavi nākošajam jautājumam? Protams, vienmēr. Kāda ir aptaujāto cilvēku matu krāsa? Vēlu jums veiksmi. Krača, tumša. Melna. Kas man jāsaka? Tātad melna, zila. Nē, es matu sarkana. Labi. Blonda. Labi. Brūna. Labi. Rīža. Rīža. Rūda rīža. Rūda rīža. Rūda rīža. Tas ir vieta Nu, tas ir, jā. Jūs esat saņēmuši 30 punktus. Malači. Vēlāk. Es varu pēdējā. Balta. Pareizi, sirmi. Es domāju, ar mani aizpildīt. Un jūs pēdējais jautājums ir, ko cilvēki parasti izvēlās ēdnīcā? Aiziet laiks. Makaronu. Mūsu ēdnīcā. Karbonāde. Ceptie kartupelīši, tā ir viena lieta, kas ēdnīcā ir tiešām garšīga. Makaroni, kartupeļi, būciņas. Būciņas un suliņas. Makaroni, būciņas, kas vēl? Tur nebūs tādas lietas. Vista, kas tur bija? 3, 2, 1. Laiks. Mūsu atbildes ir būciņas, karbonāde, salāti, kartupeļi un makaroni. Labi, jūs saņēmuši 40 punktus. Šis bija Gandrīz maksimums. Apsveicam jūs. tāds ir jādara. Šīs ir pirmā raunda beigas. Paldies par dalību.
Čivriu! Sveiki! Turpinām otrās epizodes otro uzdevumu. Katra komanda izvēlēsies vienu no 4 tēmām. Latvijas vēsture, ģeogrāfija, sports un dabas zinātnes, kas ietver gan ķīmiju, gan fiziku. Šis būs kā neliels ieskats pamatskolā, kā arī vidusskolā. Kā tev iet ar ķīmiju? Ķīmija kā jau ķīmija. Pirms pārbaudzēm vienmēr skaita lūkšanas. Vai tu skaiti lūkšanas? Nav vajadzības. Esmu teicamniece. Šis bija asprātīgi. Es taču esmu fantastisks. Vai tev tas šķita asprātīgi? Jā, bet ne tik asprātīgi kā mēs. Nu jā. Katrā no tēmām ir 3 jautājumi ar 4 iespējamu atbilžu variantiem. Par pareizu atbildi 10 punkti, par nepareizu 0. Kopā iegūstamo punktu skaits ir 30 punkti. Vai esat gatavi rakstīt eksāmenu? Nē. Bet jums nav izvēles. Aicinām MF31 pie galdiem. Jums ir dota izvēlēties no 4 tēmām – Latvijas vēsture, dabas zinātnes, sports vai ģeogrāfija. Kādu tēmu jūs izvēlaties? Manējie grib ģeogrāfiju ņemt. Ģeogrāfija? Vai dabas zinātnes? Dabas zinātnes. Dabas zinātnes. Pirmais jautājums. Kā sauc procesu, kas notiek vielai mainot agregātu stāvokli no gāzveida uz šķidru? Atbilžu varianti ir iztvēkošana, sasalšana, kondensācija vai vārīšanās. Var atbildēt? Jā. Kondensācija. Atbilde ir pareiza. Otrais jautājums. Kura ir svarīgākā īpašība, lai stabili brauktu ar divriteni? Atbilžu varianti ir ātrums, līdzsvars, aerodinamika vai inerce. Līdzsvars. Atbilde ir nepareiza. Veiksmi pēdējā jautājumā. Kas notiktu, ja pilnā degvielas tvertnē iemestu degošu sērkociņu? Atbilžu varianti ir eksplozija, degvielas tverte aizdegtos, sērkociņš nodzistu vai sērkociņš nogrimtu. По-любому viņš uzsprāg. Bum, eksplozīcija. Nē, jā. Atbilde ir nepareiza. Sērkociņš nodzist. Paldies, ka piedalījāties. Jūs varat apsēsties. Aicinām nākamo komandu. Ovācijas! Droši. Tagad jums ir izvēle 3 tēmas – vēsture, sports vai ģeogrāfija. Mēs izvēlamies ģeogrāfiju. Labi, ģeogrāfija. Ļoti labi. Pirmais jautājums. Kuras valsts karogā attēlots Kalašņikova automāts? Atbilžu varianti ir Mozambikas, Somālijas, Kubas vai Zambijas. Somālijas. Atbilde ir nepareiza. Otrais jautājums. 2000. gadā Starptautiskā hidrogrāfijas organizācija izdalīja jaunu okeānu. Kā sauc šo okeānu? Atbilžu varianti ir Dienvidu okeāns, Ziemeļu ledus okeāns, Āzijas okeāns vai Atlantīdas okeāns. Ziemeļu ledus okeāns. Atbilde ir nepareiza. Trešais jautājums. Jums vēl ir iespēja. Kā sauc parādību, ko ziemā rada gaisa temperatūras paaugstināšanās virs 0 grādiem? Atbilžu varianti ir sērsna, atkala, pavasaris vai atkusnis. Atkusnis. Atbilde ir pareiza. 10 punkti. Aicinām nākamo komandu MA11. Jums ir palikušas 2 tēmas – vēsture vai sports? Vēsture. Ņemsiet vēsture, esiet drosmīgi tieši tā. Esat gatavi pirmajam jautājumam? Jā. Pirmais jautājums. Kā sauc Dainu tēvu? Atbilžu varianti – Krišjāns Valdemārs, Andrejs Upītis, Krišjāns Barons vai Atis Kronvalds?
Dainu tēvs? Tu zini? Un tu nezini? Nu, kā var viņu nezināt? Krišjāns Barons. Nē, Valdemārs. Atbilde ir pareiza. Krišjāns Barons. Otrais jautājums. Kādu latviešu inteliģences organizāciju pārstāvēja Rainis un Aspazī? Atbilžu varianti. Pirmā atmoda, jaunatvieši, jaunā strāva vai brāļu draudze? Jaunatvieši. Atbilde ir nepareiza. Jaunā strāva. Manuprāt, mēs arī esam jaunā strāva, tikai 21. gadsimtā. Jo mēs esam kokteilnieki. Trešais jautājums. Kas ir klaušas? Atbilžu varianti. Orgāns, piespiedu darbi, aksesuārs vai slimība? Piespiedu darbi. Tiešām? Jā. Atbilde ir pareiza. Esat nopelnījuši 10 punktus. Pēdējā komanda VG22. Jums ir palikusi pēdējā tēma – sports. Bet jūs jau varēsiet, vai ne? Varēsiet? Mums nav izvēles. Mums ir pretenzija. Nu tā, sākās. Es jau zināju, ka viņiem kaut kas nepatiks. Ja? Jā, tāpēc es pat neļauju viņiem sākt protestēt. Skarbi. Tāda dzīve. Kā ir, tā ir. Kā ir, tā ir. Labi, gatavi pirmam jautājumam. Viens no Kanādas nacionālajiem sporta veidiem ir lakross. Kāds ir otrs? Atbilžu varianti. Daļslidošana, slēpošana, hokejs vai kērlings? Hokejs. Atbilde ir pareiza. Tas ir hokejs. Nemaz nav tik slikti, ne? Šitā turpināt. Jāzina vai jāmin. Otrais jautājums. Cik spēlētāju ir vienā regbija komandā uz laukuma? Atbilžu varianti. 15, 13, 9 vai 11? Domāju, ka slauka. Tu zini, cik tur spēlētāji? Apmēram nojaušu. Nu, cik? Gadu 15. Amerikāņu futbols. Tur, kur ir tur 2 no 13. Liekas, ka 11. 11. Mūsu atbilde ir D11. Atbilde ir nepareiza. Jums vēl pēdējais jautājums, vēl iespēja nopelnīt 10 punktus. Pēdējais jautājums. Cik garš ir Olimpisko spēļu peldbaseins? Atbilžu varianti. 100 metri, 66 metri, 50 metri vai 75 metri? Man liekas, ka 50. Ne 100. Tik daudz tik nopeldies. Es domāju, vairāk par 100 metriem. Es varētu kļūt, bet tie izmēri. Vai saka vislielāko? Nav 75 kaut kāds. Nē, 50. 50 nav pa maz? Jā. Atbilde A100. Atbilde ir, diemžēl, nepareiza. Cik labi. Eksāmens ir beidzies, un mēs visi izdzīvojām. Tiekamies nākamajā epizodē. Mēs bijām labas. Nu, gan mūsu komandas baigi gudrās. Es pat nezināju pareizās atbildes. Taču tad ir laiks uzdevumam, kuram mēs zinām atbildes. Iepazīsti nodaļu. Komandai katrai tiks iedoti 2 priekšmeti no nodaļām. Jūsu uzdevums ir pateikt, kas tas ir, Ko ar to dara un no kuras nodaļas ir šis priekšmets? par katru pareizo atbildi komandai ir 10 punkti. Sagaidīsim ar aplausiem MF31. Un jūsu pirmais priekšmets ir kaut kas šāds. Jā. Tāds liels, ass un bīstams. Un jūsu laiks sākas tagad. Nu, Zāģeri. Bija tāda šausmene, Zāģis 2. Jā, tur galvenajā lomā bija
tāds elektrozāģīts. Bet šī jau tā kā tāda bērnu versija. 3, 2, 1. Laiks. Jūsu atbilde? Koku nodaļa. Labi. Zaļie koku. Labi. Un nosaukums viņam ir kāds? Mēs esam fotogrāfi. Un mēs, diemžēl, nezināsim. Kāds zaļš 2. Nu, par šo jūs dabūjat 20 punktus. Un pareizā atbilde bija šitam nosaukums ir rāmja zāģis. Ko? Kā nākošais priekšmets jums būs šis tāds bīdāms āmurīts izskatās. Nu, izlemiet paši, kas tas ir. Jūsu laiks apspriedēji sākas tagad. Bīdāms āmurīts. Es to redzu pirmo reizi. Es domāju, ka arī pārējie redz to pirmo reizi. Bet... Skaties. Jūsu atbilde? Kaut kāda tekstila nodaļa un kāds bīdmērs vai arī mērs 2. Nu, ko ar viņu dara? Un ar viņu mēra drēbs. Nu, mēra tekstu. Audumu. Nu, kā jums pateikt? Nu, viena atbilde it kā bija pareiza un arī nē. Bīdmērs? Nu, gandrīz. Svītrvilcis. Svītrbērs. Un nodaļu jūs neuzminējāt. Okay. Nodaļa ir koku nodaļa. Tas ir, tā jā. pati. Tā, tu redzēji vecais? Mums tikko ielika tekstilniekos. Kā nākamo sagaidīsim VP21. Lai kāda šitā smuka laiviņa ar adatiņu. Varētu gandrīz vai pupīti palaist, bet, nu, kurā nodaļā viņi izmanto kā palīglīdzekli, to spriežat jūs. Jūsu laiks sākas tagad. Kurienes tekstils? Nosaukums. Diegvilcis. Diegā mēs viņu varētu nosaukt. Diegvilcis. Okay. Tātad šis ir diegvilcis. Aha. Tad tur ieliec iekšā spolīti, un tad šeit nāk diedziņš ārā. Un šis ir no tekstila nodaļas. Tātad tekstils, diegvilcis un izmanto ieliekot diegu vilkšanai, ja? Polīt, un tad nāk diedziņš ārā. Nu, es teikšu tā, gandrīz ir pareizi. Tātad, jā, viņu tiešām izmanto diegu vilkšanai, kā tu saki, bet, diemžēl, par diegvilci viņu nesauc. Tā ir vai nu saiva, vai kaut kas uz to pusi. Skan jau nebūtu pateikts. Un jā, tekstils patiešām ir 20 punkti par šo jautājumu. Un kā nākošais priekšmets ir šitais te? Kādam var iebukstīt? Un jūsu laiks sākas tagad. Tekstilā, viņu atmēra. Kāpēc viņš ieliek tā? Izskatās pēc zobena. Tikai no koka. Kurai nodaļai viņš varētu būt? Es nezinu. Sasita daudz. Sit cilvēku skolotāju sit viņus. Es domāju, ka tas nav. Es zinu, vai nu? Tas ir tas. Tā liekas, es tā minēju. Saka, kāds linijos. Nē, saki, kāds mēru. Un jūsējā atbilde? Tādas no angļu valodas lūma. Tāds ir mūsu, mēs nezinām latvisko nosaukumu, arī no tekstila nodaļas. Un izmanto gan, lai var nomērīt lietas. Jā. Jā. Par to nosaukumu precīzāk, varbūt ir kāds tomēr variants labāks? Nē. Lūm? Tas ir kāds labāks. Mēs vienkārši spekulējam, kur to izmanto lūmu. Ir tas tā kā, es nezinu, kā viņš latviski ir. Jā, mēs gaidām latvisku atbildi. Mums nav latviski. Kā tu iepriekš teici mēru? Kas? Nu, kaut kāds mēru rīks izskatās. Mērrīgs. Nu, teiksim tā, patiešām viņi izmanto mērīšanai. Pieņemsim atbildi. Viņi izmanto arī līkumu vilkšanai. To jūs apmēram nosaucāt. Tas patiešām ir no tekstila nodaļas. Un nosaukums ir lekans. Nu, Sveicam MA11! Pirmais jūsējais priekšmets ir šitais.
Nosacījumi tie paši, nosaukums, nodaļa un kā to izmanto. Un jūsu laiks iet tagad. Laiks. Okay. Kura nodaļa? Metāla nodaļa. Labi. Kā to izmanto? Tas, es nezinu, kā sauc, tas, kas griežās, jāuzliek virsū, lai ļaut. Slīpēt, jā. Labi. Un kā to sauc? Slīpētais uzgals viņam. Nu, diemžēl par šo jūs dabūjāt tikai 10 punktus. Atbildes. Tāds ir zāģēšanas disks. Un ko tu ar to dara? Kā? Zāģē? Iet viņš šitā pāpli un zāģē. Zāģē metālu? Jā. Wow. Edvards, tā kā ir metālists, viņam tas būtu jāzina. Bet es arī zināju. Nu, Emīlija bija izbrīnīta. Nu, laikam, kā animatori neko nezāģē. Nu, nākošais ir tāds smieklīgs āmurīts, tā kā urbīts, tā kā kas. Nu, miniet, kas tad šis ir? Jūsu laiks iet tagad. Nu, man izskatās pēc augstspēļu kurpes papēža. Ja mums skolā būtu modeļu nodaļa, tas noteikti būtu no turienes. Mums tādas nodaļas nav. Vēl nav. Un laiks. Okay. Jūsu atbilde? Koku nodaļai, tas ir, lai smalkāk apgrieztu koku, un tas ir skulpators. Skulpators. Izklausās varani. Skulpators. Skulpators. Nu, neviena atbilde nav pareiza. Tā pati nodaļa metāls, julērija, nosaukums ir štīhels un izmanto, lai gravētu. Sagaidīsim ar ovācijām VG22. Oho! Vai tad te nav kaut kas sajaukts? Ne, nu, laikam jau nav. Nu, miniet, no kuras nodaļas mēs tehnikumā šādu izmantojam, un jūsu laiks sākas tagad. Paga, tā ir ētiķu pudele. Tā izskatās. Raimond, kas tev sakāms? No grafiks, tāpēc, ka apdarbnīgi nelietot. Amošs. Viņi neņem no kaut kā. Liekas, tas ir strādā, jā. Kāda kūka? Nē. Apdarbnīgi. Bet kam? Lai apdarinātu mēbeles. Vai Viņi izmanto ēdienu. Nevar grāzu. Ar etiķi tīra. Kas vispār izmanto etiķi? Gan jau kaut kādi marinētāji. Mēs šo nemācam nekādus pavārus. Kaut ko notīrīt. Kaut ko tīri. Ok, tīrīšana. Laiks. Mūsu atbilde ir, ka šo izmanto apdarnieki, un viņi ar to kaut ko tīra, iespējams. Nokasa. Ar etiķi. Jā. Tas nosaukums. Etiķis. Nu labi, 10 punktus ieskaitīsim. Bet tas ir tekstils. Jā. Kur viņi izmanto? Lai balinātu. Saprati? Lai balinātu. Skābe ir skābe. Skābe, vecīt. Otrais priekšmets jums ir šitie 2. Tādas jaukas lupatiņas. Un laiks? Tas šķiet, ka tas šķīst. Man šķiet, ka tā šķīst. Tas es zinu. Kāds vien kursi nomācījos. Bet kas ir šī? Kā viņi sauc? Šķīstos, es to šķiet. I'm not sure. Kā viņi sauc? Šķiedri. Šķiedri kaut kāda. Tu sakiet. Es zinu, ko viņi sauc. Nu, vienalga. Šķīstošais papīrīts. Ok. Labi, tā. Man palīdzēt? Laiks ir beidzies. Kādas ir atbildes? Apģērbs. Un tas ir tas audumiņš, kas izšķīst ūdenī.
Šķīstošā vēl pasaka. Šķīstošā. 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 Nē, laikam nē. Zinies, mēģinu saprast, tad ko ar to dara? Šķīdina ūdenī? Viņu sašuj, piešuj un tad iebāž ūdenī un viņš izšķīst. Bet kāda ir viņa funkcija? Varbūt uzzīmē un tā kā, lai zinu, kur nošūt, lai nebūtu jāzīmē uz auduma un tad tā kā... Apstieties vēlreiz uz otro priekšmetu. Jā, tas ūdenī Tie nešķīst. abi divi ir vienāda nozīmes. Steipīgs. Vienādi? Jā, viņam ir viena funkcija. Viena funkcija, viens nosaukums. Viņam Bikšs ir kaut kas elastīgs. Bikšu gumija? Šis bija labi. Šķīstošā bikšu gumija. Nu, tātad atbilde ir. Jums laiks jau bija. Saki. Bikšu kas? Bikšu gumija? Bikšu, jā. Jūs teiks, kā bija divi ir bikšu gumija? Lai negrib bikšas. Matos. Labi, tātad skaidrs atbildes. Nodaļa ir apģērbs. Tas ir tas tur, kas izšķīst laikam. Tātad šķīstošais bikšu turētājs. Jā, tas. Nu, paldies par jūsu atjautīgiem atbildēm. Diemžēl tikai 10 punkti. Mēs esam mākslinieki tomēr. Nu ko, sāksim sargāt to, kas mums ir visdārgākais. Oliņas! Nav īstais. Nē, tā ir sēna, tā ir sēna. Olas. Olas. Un šis ir šīs dienas 4. uzdevums un fināla uzdevums – olas liktenis. Esat ļoti uzmanīgi. Es metīšu jums olu no 2 metru augstuma, un jums jāuzbūvē būs līgzdiņas no tiem materiāliem, kas ir jums kastēs, lai viņa nesašķīstu šeit. Bet pēc visiem fizikas likumiem jūs redzat, šeit mums ir apdeguši koki, jā? Un, kā jau tipiski līgzdiņas, viņas tiek būvētas kokā. Bet, lai viņas uzbūvētu, jums vajag izvēlēties kastes, bet kastes izvēlēsies tā komanda, kurai jūs mazāko punktu. Kā es saprotu, viņi no sākuma uzbūvē līgzdas, met olu, un viņam nedrīkst saplīst, ja? Jā, bet izaicinājums ir tāds, ka katrā kastē ir savādāks daudzums materiālu, un kur kaste tiks, kurai komandai, to noteiks punktu skaits. Ja komanda ar mazāko punktu skaitu varēs izvēlēties, kur kaste viņiem būs. Kā jau stāstīju, mums ir priekšā 4 kastes ar 4 dažādiem grūtības līmeņiem. Jo vairāk ir uzlīmes uz kastēm, jo vairāk jūs punktus varat dabūt. Jo vairāk punktus var iegūt, jo arī lielāks grūtības līmenis. Tātad sāksim ar to komandu, kurām ir vismazāk punktu pagaidām, lai jūs varat saraut savus visu grožus. Olas. Mēs varam saraut jūsu olas. Mēs varam saraut jūsu olas? Nu, lēnām mūsu erudīcijas spēle pārto par komēdijas šovu. Pirmā, kura izvēlēsies, būs MA11. Aplausus, come on, aplausus! Otrā komanda, kura izvēlās, ir VG22. Šito vai šito? Okay. Tātad. Nākošā komanda ir MF31. Un pēdējā ir VP21. Izstāstīšu ātri noteikumus. Jums ir 3 minūtes, lai uzbūvētu savas līgzdiņas. Kasti jūs nedrīkstat izmantot. Jūs izberat visu saturu un materiālu, kas ir kastēs uz koka. Apdegušā koka. Uz apdegušā koka. Un sākam būvēt. Mēs varam tūlīt sākt. Man liekas, mēs varam sākt. Visi gatavi? Jā. 3, 2, 1, sākam. Mēs nedomājam, mēs improvizējam. Kurā vietā no šejienes vai tikai pa vidu mēģinās? Okay.
Labi, mums nav laika. Jūs būsiet pēdējie. Pasakiet kaut ko skaistu. Wow! Beidzies laiks ir. Visi atkāpjās no ligzdas. Nu, tad sāksim pirmie. Ievelkam elpas. 2 metri. Ievelkam elpas. 3. Uztrāpīs. 2. Cerams. Nē, tas bija bauns. Tas neskaitās. Tas bija bauns. Nu, te mums notika šmuce. Šampiņona ola nokrita, bet izvēlās ārā un saplīs. Viņi, protams, vainoja mani, bet žūrija izlēma, ka punktus viņi neiegūst. Esat gatavi? 3, 2, 1. Ir! Tomēr tu esi precīzāks. Kā izskatās? Nu ko? 3, 2, 1. Ir! Skatībā! Ir! Mēs visi redzējām, kā jums sokās ar ligzdiņām. Tagad mēs apkoposim punktus, būsim apakaļ. Tur mums bija neizšķirs starp 2 komandām. Bet mums vajadzēja tikai vienu uzvarētāju. Tāpēc mēs izspēlējām papildu spēli. Tātad mums ir palikuši 2 komandas ar vienādiem punktu skaitiem. Viena no tām ir sarkanā, un otra ir ragans. Bet, lai izpildītu nākamo uzdevumu, mums vajag vienu spēlētāju no katras komandas, tāpēc mums vajadzētu pasaukt šeit centrā visgudrāko un inteliģentāko. Ķirbīts, kad sanorvizējas, viņš netiek galā ar inteliģentiem vārtiem. Jā, Toms arī. Es arī. Visgudrāko un visspēcīgāko. Komandas biedru no katras komandas. Izvēlamies Jūs arī? Gudrāko cilvēku. Tu esi gudrs? Viņi tā teica. Tu esi gudrs? Man tā teica. Labi. Jūsu komanda? Raganiņa. Lūdzu, interviju. Raganiņa. Zaburvis. Tātad. Mums jums ir uzdevums. Mēs iedosim jums abiem olu. Jums vajadzēs saspiest, ielikt starp elkoni un saspiest viņu. Šim uzdevumam noteikti vajag gudrāko no komandas. Elkoņu locītavas spēks ir vienāds ar gudrības spēku. Domā? Ieliekam starp muskuli un elkoni un spiežam. Viņš saspieda visu. Nav. Es neesmu ļoti priecīgs, ka es uzvarēju. Kas tur notika? Es nesaprotu. Burvim no locītavas izlaica ola un piezemējās uz zemes. Vesela? Tad, kad krita, bija vesela. Tad, kad piezemējās, tad jau... Tad jums ir zināms uzvarētājs. Sveiki! Es atnācu šeit jums pastāstīt labi ziņas. Mēs uzzinājām, kurš tiek finālā. Un tie ir VP21. Tā arī otrā spēle ir noslēgusies. Produktu dizains tiek finālā, un nu mums atliek gaidīt 3. epizodi, lai noskaidrotu mūsu fināla trio.